Vai jūs esat gatavi pārējai uz eiro? Iepriekšējā pieredze rāda, ka nevienā Eiropas valstī, kas ir pievienojusies Eirozonai, nekas nav vērtāks policijas, bet vidējais cenu vai dārdzības palielinājums ir apmēram pa 30–40%. Ar to jārēķinās. Es zinu, ka es noteikti nepārēķināšu cenas, tā kā uz vecajiem latiem atpakaļ. Ak, Dievs, tas tik daudz maksā, vai tas tur citādāk, vienkārši pieņem to, ka tagad ir citādāk un tad ar to sadzīvot. Īstenībā jā. Man tas kaut kā nesatrauc eiro jautājumu. Es dzīvoju ārzemēs, tā kā man eiro ir labākais draugs šobrīd. Man, protams, ir diezgan žēl, ka Latvijā vairs nebūs latiņš, tā teikt. Jo man šķiet, ka tomēr tā ir daļa no mūsu nacionalitātes un tas ceļ mūsu nacionālo garu. Tas mani uztrauc daļai, jo es saprotu to, ka arī cenas palielināsies, protams, no atšķirībā, kā viss bija Latvos. Ja mēs vēlamies būt Eiropā un Eirozonu, tas vienkārši ir viens no faktiem, kuru jāpieņem arī. Jā, esam. Es uzskatu, ka ir daudz bonus, tāpat ceļošana, kad nebūs vairs jāmaina naudu. Kāpēc gan ne? Droši. Te rubls bija, repšiki bija piedzīvot, būs eiro tagad. Dzīvosim, redzēsim kopumā. Ceru, ka būs labi.